Pamiers starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm ir beidzies, un tādējādi sākas iespējamās konstitucionālās krīzes sāga Amerikas Savienotajās valstīs. Jā, vakar notikumu virknē sāka pamiera izjukšanu. Amerikas Savienotās valstis dienu iepriekš bija izziņojušas projektu Brīvība, kas bija paredzēts, lai evakuētu Hormūza šaurumā iesprostotos kuģus. Tad uz Dienvidkorejas pārvaldīta kuģa notika sprādziens. Turklāt Trumps paziņoja, ka Amerikas Savienotās valstis šajā apgabalā ir notriekušas 7 ātrlaivas pēc tam, ka tās acīm redzot bija apdraudējušas daļu no ASV flotes. CENTCOM savukārt paziņoja, ka tās bija 6 laivas. Šobrīd arī nav skaidrs, vai Trumps izmantoja neveiksmīgu izteicienu, vai arī Irānai ir kāda slepena tehnoloģija, kas ļauj viņu ātrlaivas notriekt, nevis vienkārši nogremdēt. Viņš arī piedraudēja noslaucīt Irānu no zemes virsmas. Tad Irāna izšāva 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās raķetes un 4 kamikadzes dronus uz apvienotajiem Arābu Emirātiem. Kāpēc AAE? Varbūt tas vienkārši ir tūmā. Varbūt Irāna ir neapmierināta, ka AAE ir izstājušies no OPEC. Kas to lai zina? Interesants fakts ir tas, ka izskatās, ka Izraela palīdzēja notriekt Irānas raķetes. Tas ir svarīgi, jo viens no 7. oktobra uzbrukuma skaidrojumiem bija padarīt militāro aliansi starp Izraēlu un tās arābu kaimiņiem neiespējamu. Tomēr tagad viņi sadarbojas. Sekojiet līdzi tam, kas šajā jomā notiek ar Sauda Arābiju, jo tā ir lielākā karaliste šajā reģionā. Tikmēr Irānas valsts mediji arī ir apgalvojuši, ka ir uzbrukusi ASV fregatei. Tas būtu visinteresantākais kara pavērsiens līdz šim, ņemot vērā, ka Amerikas Savienotajām valstīm pašlaik nav nevienas fregates. Tas, uz ko jūs pašlaik skatāties, ir vēl būvniecības stadijā esošās Constellation vizualizācija. Jebkurā gadījumā man ir bijis interesanti vērot, kā ziņu raidījumi jautā, vai pamieris ir beidzies. Šeit ir skarba analīze, ko var sniegt tikai līnijas uz kartēm. Vārds ir ceasefire. Tas patiesībā ir saliktenis no vārdiem cease, kas nozīmē beigt, un fire, kas nozīmē blīkšķēt. Tā kā sprādzieni ir atsākušies, jā, es tiešām uzskatu, ka pamieris ir beidzies. Tas, protams, pieņem, ka pamieris vispār jebkad bija spēkā. Izraela joprojām mērķēja uz Hezbollah Libānā, un viens no pamiera noteikumiem bija, ka Irāna atvērs Hormuza šaurumu. Tātad, neatkarīgi no tā, kurā ģeopolitiskās plaisas pusē jūs atrodaties, pamiera noteikumi netika izpildīti. Redz gadījums, kad pasīvais lietojums ir apzināts, jo es nevēlos teikt, kurš to pārkāp. Jebkurā gadījumā ir 2 lietas, ko es vēlos izdarīt ar atlikušo šodienas video daļu. Pirmkārt, apspriest, kāpēc Project Freedom nestrādās tā, kā tas ir izveidots. Un otrkārt, potenciālais konstitucionālās krīzes risks un kāpēc būs vēl daudz neskaidrību par to, vai pamiera režīms saglabāsies. Sāksim ar projektu Brīvība. Un lai īsi rezumētu to, ko es šajā sadaļā teikšu, mēs atkal redzam pussoļus, kad patiesībā mums vajadzētu rīkoties drosmīgi vai vispār neko nedarīt. Šī nav tradicionāla eskorta misija, kurā lielie ASV kuģi dodas konvojā, lai aizsargātu draudzīgo valstu tirdzniecības kuģus, kā tas tika īstenots Irānas un Irākas kara laikā. Tam vismaz būtu kāda iespēja darboties, lai gan kāpēc Amerikas Savienotās valstis šo metodi neizmanto, es paskaidrošu tūlīt. Drīzāk izskatās, ka CENTCOM cenšas ieviest procedūru, kā izvest kuģus no Persijas līča. Tas vismaz ļautu viņiem piegādāt to, kas atrodas uz klāja, un arī palielinātu transporta kuģu pieejamību pārējam pasaules tirgum. Tas galvenokārt nozīmē viņas pavadīt cauri šaurumam. CENTCOM ir sniedzis maz informācijas par to, ko tas nozīmē. Daļa no tā, esmu pārliecināts, ir nodrošināt, lai ASV jūras spēki būtu informēti par plānoto pāreju un varētu sniegt atbalstu, ko tie ir gatavi sniegt. Daļa no tā visticamāk ir koordinācija ar ASV jūras spēkiem par maršrutu, kas nesen ir pārbaudīts un attīrīts no mīnām. Daļa no tā varētu būt sniegt reālu palīdzību, ja rastos draudi, kaut vai ar dronu vai varbūt helikopteru starpniecību. Taču galvenokārt tā ir tikai cerība, ka kuģniecības kompānijas piekritīs šai schēmai, ņemot vērā, ka aktīvā aizsardzība ir minimāla.
Man būtu lielāka pārliecība par viņa drošību, ja karakuģi būtu tieši blakus viņiem. Taču jūras spēki šķiet nav ieinteresēti pavadīt, iespējams tāpēc, ka tas ir pārāk bīstami. Ja tas ir pārāk bīstami jūras spēkiem, ko tas liecina par risku civilajiem kuģiem? Tikmēr Irānai ir visi iemesli uzbrukt šiem kuģiem. Kamēr Amerikas Savienotās valstis bloķē šaurumu kuģiem, kas saistīti ar Irānas ostām, Irānai ir mazs ieguvums no šādi izveidota miera. Mums vēlāk būs jāiedziļinās šajā jautājumā, bet nav nekādas mistērijas, kā panākt, lai vienošanās būtu izpildāma. Abām pusēm ir jābūt ieinteresētām ievērot šo vienošanos. Tas nozīmē, tā ir labāka par alternatīvu – atgriešanos karā. Pašreizējā situācijā šī vienošanās Irānai nav labāka par atgriešanos pie cīņām. Runājot par cīņām, pilnīgs risinājums Savienotajām valstīm būtu pienācīgi samazināt Irānas spējas piekrastē, kas tikai sāka īstenoties pamiera brīdī. Pārējot 3 nedēļas uz priekšu, jebkurš tur paveiktais darbs visticamāk ir zudis. Es joprojām uzskatu, ka šis uzdevums Savienotajām valstīm ir militāri izpildāms, taču tas prasa apņemšanos, kas nozīmē izmaksas, laiku un riskus. Tātad dziļākais jautājums kļūst par to, kāpēc Savienotās valstis neiegulda šos līdzekļus, netērē šo laiku un neuzņems šos riskus. Es esmu pārliecināts, ka jūs pēdējā laikā esat dzirdējuši daudz atbilžu uz šo mīklu. Bet pievērsīsimies tai atbildēji, kas pēdējo 2 nedēļu laikā ir nonākusi uzmanības centrā. Atgriezīsimies 1973. gadā. Vietnamā situācija nebija laba. Kongress bija kļuvis neapmierināts, ka Amerikas Savienotās valstis pēdējo 10 gadi bija pavadījušas karojot karā, kuru likumdevējs vēl nebija oficiāli izsludinājusi. Tādējādi kara pilnvaru rezolūcijā centās ierobežot izpildvaras pilnvaras, uzliekot prezidentam par pienākumu 60 dienu laikā pēc konflikta sākuma iegūt kongresa apstiprinājumu. Niksons uzlika veto šai rezolūcijai, uzskatot to par nekonstitucionālu kongresa varas sagrābšanu. Taču pārstāvju palātā un senātā bija vairāk nekā 2/3 pārsvars, lai pārvarētu prezidenta veto. Tā kļuva par likumu. Kopš tā laika prezidenti joprojām ir noraidījuši kara pilnvaru rezolūciju kā nekonstitucionālu iejaukšanos izpildvaras kontrolē pār bruņotajiem spēkiem. Tomēr prezidenti ir tikai izlikušies, ka ievēro šo rezolūciju, nevēloties, lai kongress nodotu prezidenta politiku augstākajai tiesai. Uzsveriet, ka tas ir kā līniju likumu tirgošanās veids. Tas mūs noved pie pašreizējās situācijas. Irānas karš sākās 28. februārī. Tātad 60. diena ir 28. aprīlis. Es publicēju šo video 67. dienā, kas nav nejauši arī mana 67. secīgā diena, kad publicēju video. Saskaņā ar kara pilnvaru rezolūciju prezidentam pagājušajā nedēļā bija nepieciešama kongresa atļauja. Kāds ir administrācijas juridiskais viedoklis šajā jautājumā? Hegsets pagājušajā nedēļā liecināja kongresa priekšā un bija sagatavojies ar juridisku teoriju. Jā, bija pagājušas 60 dienas, bet tās nebija 60 aktīvu kara darbības dienas. Pamiera noslēgšana būtībā apturēja laika atskaiti attiecībā uz kara pilnvaru rezolūciju. Šī loģika arī palīdz izskaidrot administrācijas reakciju uz apšaudes atsākšanos. Neskatoties uz to, ka apšaude vairs nav pārtraukta, mēs joprojām atrodamies pamierā, jo pretējā apgalvošana atkal sāktu šo laika atskaiti. 25. maijs būtu jaunais termiņš, ja līdz tam nonāktu. Tātad, kas notiek tālāk? Pieņemsim, ka apšaude turpinās visu šo periodu. Vai varbūt ir dažas dienas, kad puses ievēro de facto pamieru. Bet jebkurā gadījumā nevēlākā līdz jūnijam būs pagājušas 60 dienas reālas kardarbības. Kas tad notiek? Sākotnēji es nedomāju, ka Trumpa administrācija tas uztrauks. Patiesībā mani pārsteidza, ka Hegsets liecināja tā, kā viņš to darīja. Es būtu iepriekš domājis, ka administrācija apgalvos, ka kara pilnvaru rezolūcija attiecas tikai uz 60 dienām nepārtrauktu kara darbību. Tātad, ja karš ilgst 59 dienas, tad tiek ievērots pamiers, un pēc tam karš atsākas, tad atkal paiet 60 dienas pirms stājas spēkā mūsu 60 dienu ierobežojums. Tā vietā Trumps varētu pieņemt to pašu teoriju, ko Obamas administrācija izvirzīja attiecībā uz Lībiju.
Kara pilnvaru rezolūcija šeit nav piemērojama, jo uz vietas nav amerikāņu karavīru, un tāpēc risks ASV militārajam personālam ir minimāls. Tomēr Obama arī apgalvoja, ka Amerikas Savienotās valstis nebija galvenā karojošā puse, bet gan atbalsta lomā Lībijas nemierniekiem, ko Trumps nevar apgalvot, jo Amerikas Savienotās valstis tur rīkojās nepareizā secībā. Runājot par tiešu kongresa iejaukšanos, es šeit daudz negaidu. Abas palātas joprojām ir republikāņu kontrolē. Un, lai gan karš ir bijis ārkārtīgi nepopulārs, mēs joprojām neesam redzējuši ievērojamu republikāņu kongresmeņu atšķiršanos no administrācijas. Tas varētu mainīties, tuvojoties novembra vidustermiņa vēlēšanām un aptauju rezultātiem kļūstot nozīmīgākiem, taču pagaidām tas joprojām ir tikai pieņēmums. Tomēr ir viena lieta. Esošie likumi Vašingtonā neprasa nepārtrauktu apstiprināšanu, lai tie joprojām būtu saistoši. Turpināt ilgāk par 60 dienām joprojām ir nelikumīgi saskaņā ar kara pilnvaru rezolūciju, neatkarīgi no tā, vai kongress to aktīvi īsteno. Ikvienam, kurš cietis no turpinātās cīņas, ir tiesības iesniegt prasību, un tas būtībā ir ik viens, jo augstākās degvielas cenas skar gandrīz visus. Tādējādi mēs varam redzēt, ka augstākā tiesa izskata lietu par kara pilnvaru rezolūciju, un mēs beidzot uzzināsim, vai tā ir konstitucionāla. Atgādinu, ka neesmu jurists, bet kā politologs arī atgādinu, ka augstākā tiesa ir politiska institūcija, un juridiskajām teorijām ir mazāka nozīme nekā tiesas politiskajai nostājai. Pašlaik 6 no 9 tiesnešiem ir konservatīvi noskaņoti, taču daļa no viņiem bieži vien atšķīrās no Trumpa administrācijas par dažādām pārgalvīgām politikas iecerēm. Tas ir mans veids, kā pateikt, ka es nezinu, kādu lēmumu tiesa pieņems. Ja tiesa atceļ kara pilnvaru rezolūciju, tad viss pārējais, ko mēs tūlīt apspriedīsim, kļūst nesvarīgs. Labākais, uz ko kara pretinieki var cerēt, ir palīdzība pēc demokrātu pārliecinošas uzvaras novembra vidustermiņa vēlēšanās. Ja tiesa tomēr atzīst kara pilnvaru rezolūciju par spēkā esošu, tad šeit lietas sāk kļūt interesantas. Tad Trumpa administrācijai būtu jāizlem, vai pakļauties. Ņemiet vērā, ka likums dod prezidentam 30 dienas, lai izbeigtu konfliktu bez atļaujas. Iespējams, augstākā tiesa šo termiņu pagarinātu līdz brīdim, kad tiktu pieņemts spriedums, jo 30 dienu periods ir paredzēts, lai atrisinātu visus neatrisinātos jautājumus. Tad jāņem vērā arī tas, cik ātri rīkojās augstākā tiesa. Tagad tiesa var rīkoties ātri, kad vien tā to vēlas. Padomājiet par Buša pret Goru lietu 2000 gadā. Bet atkal, tiesa ir politisks spēlētājs, un vilcināšanās ar lietu ir izdevīga, jo tā atliek problēmu uz vēlāku laiku un ļauj izšķirošajiem tiesnešiem ilgāk neiesaistīties cīņā. Ir iespējams, ka problēma tad atrisināsies pati no sevis, un šajā brīdī tiesai nebūs jāpieņem lēmums. Galvenais ir tas, ka mēs iespējams skatāmies uz vasaras beigām vai pat vēlāk, pirms kaut kas no tā tiks atrisināts. Tikai tad varētu izcelties konstitucionāla krīze, pieņemot, ka Trumpa administrācija atsakās pakļauties. Pēdējais, ko es šeit atzīmēšu, ir tas, ka Trumpam būs grūti turpināt karu, ja augstākā tiesa nepārprotami atzīs kara pilnvaru rezolūciju par konstitucionālu un kongress neapstiprinās turpmāku rīcību. Tajā brīdī kongresa vidustermiņa vēlēšanas jau būs tepat aiz stūra. Un, lai gan es šaubos, ka veto pārvarošs supervairākums pilnībā apturēs izpildvaru, pietiekami daudz republikāņu atkāpsies, lai Baltais nams nespētu panākt pat pamata finansējuma likumprojektu pieņemšanu, nebeidzot karu. Tev ir arī neliela problēma. ASV militārie spēki zvēr uzticību konstitūcijai, nevis prezidentam. Jūs arī sāksiet saņemt virkni augsta ranga amatpersonu atkāpšanos, kas apturēs jebkādu progresu Irānā par cenu, kas uz veselu paudzi ierobežos ASV militāros spēkus. Tātad, kādi ir mūsu šodienas galvenie secinājumi? Pagaidām pamiera režīms ir beidzies, neskatoties uz pretējiem noliegumiem. Jaunās ASV pūles nodrošināt kuģu kustību caur šaurumu saskarsies ar grūtībām atjaunot satiksmi līdz ierastajam līmenim. Un drīzumā gaidāma daudz lielāka cīņa par kara pilnvaru rezolūciju. Tikmēr jūs varat uzzināt par visiem pārējiem trakajiem notikumiem tuvajos austrumos, noskatoties šo atskaņošanas sarakstu.
Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet. Un tiekamies nākamreiz. Uzredzēšanos! Es nevaru ne apstiprināt, ne noliegt, vai mums ir kamikādzes delfīni, bet varu apstiprināt, ka viņiem tādu nav.